Es atrodos uz Latvijas un Lietuvas robežas, tieši pa vidu. Es atrodos Subatē. Subatē ir tāda maza pilsētiņa, kur dzīvo tikai 500 cilvēki, palikuši 500 cilvēki, pavisam maza pilsētiņa, un Subatē atrodas tieši uz robežas ar Lietuvu. Mēs tādu uztaisījām nelielu laivas braucienu, kā sakās, un kas ir interesanti, kad robeža, sākās tur, kur rekrutās laipiņas tur ir, ja? Principā, faktiski mēs šobrīd atrodamies Lietuvā. Kāds vispār iemesls, kāpēc es atrodos Subatē? Es esmu uzaicināts uz boksa masterclass vadīšanu. Es mācīšu cilvēkus boksēt, tie, kuri vispār neko nezinu par boksu, kas ir ļoti interesanti. Priekš manis šī ir pirmā pieredze, tā kā būs interesanti. Šī ir aktu zāle. Lūk. Forši izskatās arī nolekota grīda. Arī tā kā no bērnības atceros, ka 1. septembrī nāca un grīda ir nolekota. Viss jauni nokrāsots un smaržo pēc krāsas. Kā arī te ir rakstīts viss, kas notiek Subatē, paliek Subatē. Daudz maltu dienu laimiņā dodi, diženi raženi mīlējoti. Šeit ir skapīši pārģērbties laikam. Baigi forši izskatās. Es jau aizmirstu par tādiem. Un te ir tāds dārziņš pa vidu. Paliksim pa nakti. Skolas klasītē. Vispār kāds ir gulējis kādreiz klasē, kur notika kādreiz stundas. Skolnieki mācījās, un tagad te ir 2 gultas. Stundas laikā atprasīs skolotāji aiziet pačurāt. Un tad ej pa šādi koridori, kad tajā pašā laikā notiek stundas un tolūpi. Es ļoti labi atceros skolas laikā, kad džeki smēķēja pa tolūpi. Pilni viss palikā bija. Tas pašas durvis, vienkārši pa kluso tu ieslēdzies un smēķēji. Vai vienkārši tūksī notika, vai kautiņu tolūtē. Zini, tu starpbrīžos visi atnāk, nomučījās un tad vienkārši ļoti nostalģisks sajūta. Tagad es taisos jau pēc kaut kādām 25 minūtēm visi atbrauks, visi grupa ir aizbraukusi uz nelielu riteņu pārgājienu, kaut kāds 6 kilometrus viņi pabraukās, un tad pēc tā brauciena bušais es paņēmu līdzi visu boksa ekipējumu, dažas boksa cimdus. Nezinu, vai pilnībā to visu izmantos, un spārīgi nekāda mums nebūs, bet vienkārši tā teorija, bāzīti pastāstīšu, parādīšu, protams, iedošu viņiem pamēģināt. Tā kā vēlreiz minēšu, šis man ir pirmo reizi mūžā, tāds boksa masterclass, bet ja jau man uzaicināja, tad kaut ko es laikam daru pareizi. Atkal nostalģiska sajūta, jo es redzu bērnības visādi šūpoles un visi tie trenažieri, sporta trenažieri, tā arī no padomju laikiem palikuši. Jo es, ja nemaldos, šeit nekas nav mainījies kopš 1986. gada. Tā vismaz Jēkabs teica. Tā kā man šis, atceros Mežciemā, kad bija maziņš, citā pagalmā, kur es dzīvoju, bija tieši tādas pašas šūpoles. Vienkārši pilnīgi tas pats. Es jau pat aizmirstu, ka tādas eksistēja. Lūk, forši joprojām viņas veselas nav salauztas, kas ir ļoti labi. Tas jau cita kā muzejs, padomju laiku muzejs. Tā kā viss šis ir saglabājies. Es visu bērnību šūpojos pēc tām klasiskie trenažieri pievilktie. Un par šo es vispār esmu aizmirsis. Kāds vispār kaut ko tādu atcerās? Reāli. Es ļoti labi šādu šūpoles atceros, bet sen jau neesmu neko tādu redzējis. Sen es domāju, laikam jau no skolas laikiem 1. klasēm. Laikam kaut kā tā. Bet kad te visi grupā varēja visi kopā pašūpoties. Tagad tā kā šūpoles pa vienam var šūpoties, ja te vairāk cilvēki var vienkārši pašūpoties. Kāpēc tādas šūpoles tagad vairs netaisa? Kur jau tādas neatradīs vairs, ne? Man tā vismaz liekas. Nostalģija, bērnība. Un tad šis, ja godīgi, šādu es neatceros, ja? Te
Wow! Kā tur pa viņu var paiet? Viņš krīt. Te viena ķēde ir saplīsus. Nevarēšu nodemonstrēt. Bet ja viņš būtu salabots, ja? Un te vienkārši ej un balansē. Atcerās šādas. Vismaz bērnam tā bija milzīga misija vienkārši no viena līdz otram galam aiziet un nenokrist. Un tā arī bērnībā mēs padarījām sevi stiprākus, izturīgākus un veiklākus. Ne? Super, un arī tur ir tālāk visi tie trenažieri. Tieši tādi paši, kā bija bērnībā. Ej tu nost, forši. Tiešām nostalģiski sajūta. Un es te pavadīšu sev pirmo boksa nodarbību. Kaut kur izvēlēšos vietiņu, bet te man būs cilvēki, kurus es trenēšu. Protams, aizskaidrus jūs arī redzēsiet. Īstenībā ļoti žēl, ka vispār tā viss aiziet postā, teiksim tā, jo skolas fasāde ir restaurēta, tāda moderna, mūsdienīga. Ja? Labi, tie trenažieri padomi laiku, bet viņi dara savu funkciju. Futbola laukums, kāds viņš ir, tāds ir, zin kā. Viņu var iztaisnot to zemīti, iesēt jaunu zālīti, nav nekāda problēma. Bet problēma jau tamā, kad nav tie bērni. Un iedomājieties, piemēram, agrāk te bija 2500 cilvēki dzīvoja, bija kaut kādi bērni, tagad 500 cilvēki, cik no viņiem tad tie jaunieši, ja? Varbūt tur dēļ 1-2 bērniem neviens to skolu neturēs vaļā. Cik atceros, Jēkabs teica, ka te ir arī bērndārži, tur viņa vēl nedaudz funkcionē, ja? Dēļ kaut kādiem 5-6 bērniem. Bet viss pārējais, diemžēl, nestrādā. Tagad skolas telpas tiek izmantotas tādām visādām nometnēm, kaut kādiem varbūt koncertiem un tā tālāk. Diemžēl. Lūk, tie vecmodīgie slitkalniņi, kur tu ar dibeni par rūsi močī lejā. Nezinu, kas tev gaida lejā. Te vēl ir izliecies. Zini kā, lai tāds efekts būtu, tramplīna efekts. Bet atkal noturēja savu laiku. Noteikti tika pārkrāsots nereizi. Un lūk, tāds skatiņš mums ir. Nē, viņš neslīd, te ir rūsa, reāli. Notiek šķērpu mešanas mācības no speciālista. Tā. Un? Bet no abām, jā? Gandrīz. No abām. Abām. Bez soļa, jā? Ļoti profesionāli, pasties sanāca, Iefilmē mani, es gribu arī parādīt, ko es esmu iemācījies. Jā. Nē, labi, jā, tas bija vieglākais, šis ir visvieglākais. Viena kāja priekšā, jā. Viena kāja priekšā. Skatās tēdus vieni. Jā. Šitajā piesēdēt kopējā. Jā. Kopējā, jā. Taisna roku. Asumiņa pie sejas. Jā, ārējais acis. Ārējais acis, jā. Sākumā mēs sagriežam gurmus un pēc tam atklājam. Okay. Iegriez plecs, lai ir vairāk uz sānu. Jā, tu vēl aizmēries, jā. Otru priekšā. Mērķīgi. Jā. Oh, wow! Tik labi sanāca. Wow! Es varu piedalīties olimpiskās spēlēs. Noliec, imitē, jā. Imitē. Skrējiens ir šeit. Mēs sākam šeit. Jā. Tad mēs atvelkam roku un krustsolis. 1, 2, 3, 4. Tad mēs piezemējamies. Jā. Gurns un plecs. Bet 4 reizes, man 4 soļus jāsaka. Sanāks 5, tev būs 1, 2, 3, 4 un 5 ir metri. Tātad es stāvu, Jā. sāku skriet. Tur ir tevi. Te, jā? Jā. Es vēl nemetīšu. Labi. Tā, sāku skriet, iegriez, 1, 2, 3, 4, un tad Jā. labi. Tā ir jāpastājas, jā? Jā. Saliekām. Tātad dejas notiek. Tā, pie te. Tad 1, 2, 3, 4. Gandrīz. Bet bija. Ne tik graciozi kā jums, bet Hey. Let's go. Sweat in my eyes, another round of boxing campus sobriety. They say I'm crazy, but they don't see new copper clocking in.
bag. Gonna show 'em all, gonna leave 'em mark. Hit hard, hit fast, no time for the past. The champ is here, no doubt, no fear. Knuckles bruised and bloody, still standing, still ready. They can talk, they talk, but I walk my walk. Crowd is roaring, my spirit soaring. Gonna break the chains, gonna take my lane. Hit hard, hit fast, no time for the past. The champ is here, no doubt, no fear. Nu, karoči, treniņš ir beidzies, viss veiksmīgi pagāja, un mēs tagad dodamies uz danci, kā sakās, tur, kur uzstāsies DJs X The Bass, un jau var dzirdēt mūzika skan, iesim apstīties, kas un kā tur notiek. Tusiņš ir beidzies, izdansojām pilnīgi līdz pēdējai dziesmai. Es pat uztaisīju bildīti X The Bass. Ļoti labi nospēlēju. Tagad taisos gulēt klasītē. Varbūt 3. A vai 5. B. Nezinu. Ļoti neparasti. Tā kā skolotāji klasīt visiem ar labu nakti. Mēs dodamies gulēt. Paldies, ka skatījāties! Eu capaz.